Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Un šodien ar manu draugu Āpsīti mēs esam dabas pētnieki džungļos. Kas? Mēs neesam džungļos? Nu labi, mēs tiešām neesam džungļos. Mēs īstenībā esam Latvijas pļavā. Vai tu zināji, ka Latvijas dabiskajās pļavās mēdz būt tikpat daudz dažādu augu, dažādu dzīvnieku kā īstajos džungļos? Mūsu kolēģe, pētniece Lapsa, šodien devās pētīt džungļus. Nu labi, pļavu. Bet viņa pazuda bez vēsts. Tāpēc mēs ar Āpsīti tagad dodamies ekspedīcijā, lai atrastu Lapsu. Kas ir, Āpsīt? Tu prasi, kas ir šie milzīgie koki? Kas tev apkārt? Vai tie ir bambusi un baobabi? Nē, Āpsīt. Tās ir dažādas zāles, re? Šī ir smaržzālīte. Tā, kas mums vēl te ir? Re, te ir auzenes. Re, vizulis! Paskat, cik skaists! Bet tev blakus tiešām tie izskatās kā milzīgi koki īstajos mūža mežos. Tā. Lapsastes. Sasietas buntītē. Interesanti. Hē! Lapsas grīšļi arī sasiet buntītē. Vai tu zini, kāpēc tiem ir tādi nosaukumi? Lapsastes un lapsu grīšļi. Tāpēc, jo tiem vārpiņas ir līdzīgas lapsu astēm. Varbūt lapsa tās atstāja kā zīmi. Āpsīt, man šķiet, ka mēs esam lapsai uz pēdām. Lapsā! Lapsā! Tā, lapsiņ, kur tu esi? Lapsā! Lapsa! Kas ir, Āpsīt? Ko tu tā nobijies? Tu redzēji krokodīlu? Nu, krokodīli tiešām ir ļoti, ļoti bīstami. Kur tu redzēji krokodīlu? Āpsīt, tas taču ir sienāzis. No sienāža nevajag baidīties. Sienāži ēd augus. Pļavas ir mājas ne tikai dažādiem augiem, bet arī kukainīšiem. Paskat, re, kur taurenītis. Re, kur vabole. Bitīte. Un kamene. Redzi? Āpsīt, kamene. Kuku. Kas tas bija? Kuku. Man šķiet, ka tā ir pētniece Lapsa. Aši sekojam viņai. Tā. Man šķita, ka es viņu manīju kaut kur šeit. Es gandrīz uzkāpu vardītei. Kas, Āpsīt? Vai vārdas arī ēd zāli? Nē, vārdas neēd zāli. Vārdas ēd kukainīšus. Re, kur ir mūsu pētniece Lapsa. Mēs tevi visur meklējām.
Kāpēc tev ir šķēres? Jo ir jānopļauj pļava? Tev ir pilnīgi taisnība, Lapsiņ. Lai Latvijas dabiskās pļavas varētu turpināt augt tikpat bagātīgas un krāšņas, tās vasarā reizi vai divas ir jānopļauj. Bet Lapsiņ ar šķērēm? Ar šķērēm būs ļoti ilgs laiks, kamēr tu nopļausi visu pļavu. Bet šī pļava nemaz nebūs jāpļauj. Redzi? Reku, tur ir gotiņas. Tās apēdīs zālīti. Bet tad jau sanāk, ka mēs cilvēki arī esam pļavas iemītnieki. Un ka mēs esam vajadzīgi pļavai, jo mēs rūpējamies par pļavu, nopļaujam to, vai arī atvedam ganāmpulku un pieskatam ganāmpulku. Tad jau pļava nevarētu dzīvot arī bez mums cilvēkiem. Arī tu vari doties ekspedīcijā uz pļavu. Te ir tik skaisti. Atā! La 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 la. Tu tas liek